Čau, čau! Ko pakačāsim kopā presi. Parādīšu šajā video visus vingrinājumus, kā viņus pareizāk izpildīt, dažas mazas niansītes, ko varētu ievērot vai ko vajadzētu ievērot, lai tas progresiņš, lai tā sešpaka ātrāk atnāktu. Sāksim ar pirmo vingrinājumu, kas ir kalnu skāpējs. Tātad rokas zem pleciem, appušam pirkstus cik vien plati varam, lai ir stabilāka sajūta. Un īstaisnojam ķermeni taisnā līnijā no galvas līdz papēžiem. Ja? Un šajā vingrinājumā pa lielam kustība ir tikai celītī un gulžas locītavā. Sanāk, saliec kāju, iztaisno. Saliec, iztaisno. Saliec, iztaisno. Un izdaram 20 reizes. Katra kāja pa 10. Ja? Sanāk 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 un 20. Ļoti svarīgi ir censties noturēt to taisno līniju ķermenī, lai no tā, ka izpildam šo vingrinājumu, ja, un sāk iet dibens augšā, vai arī kustamies līdzi kājai. Ja. Ir arī tāda versija, bet šobrīd šajā versijā mēs cenšamies noturēt taisnu līniju ķermenī, kustība tikai kājās. Pieslēdzam presīti, viss ir nofiksēts, kustās tikai viena vai otra kāja. Dodamies tālāk. Tā, nākošais ir heel touch. Kā jau pats nosaukums pasaka, pieskarsimies papēdīšanai. Ja? Apguļamies uz muguras. Kājas saliekas, bet nepārspīlējam. Ja? Jo pa lielam, jo tālāk pēdas būs, jo lielāks kustības rādījus. Un atrojam lāpstiņas no grīdas, sasprindzam vēdera muskultūru, izstiepjam rokas. Jāatcerās, ka šeit nav svarīgi vai nav jācenšas vairāk tā kā ar pleciņu aizsniegt to papēdīti, bet vairāk kustība ir gulžas locītavā. Šeit te pa lielam rokas var uzlikt krustā. Šeit ir svarīgi šī te kustība no viena sāna uz otru. Rokas un papēdīši ir tīri tādi atskaites punktiņi. Un izdaram 30, ja? Uz katru pusi pa 15. Un dodamies tālāk. Jāatcerās, ka es paņemu nelielas pauzītes, protams, kamēr pastāstu, atpūšos, nošmaucos, jā, bet jūs pauzes vispār neņemam. Izdaram vienu, uzreiz automātiski pārējām uz nākošo, izdarīsim 4 vingrinājumus pēc kārtas, tad paņemam 20 sekundītes atpūtu un atkal turpināsim. Ja? Tā, nākošais ir iztaisnošana, roku un kāju. Roka aiz galvas, kāju uz priekšu. Tātad atkal apgulsimies uz muguras vai paliksim uz muguras. Ja? Sākumā rokas iztaisnojam, kājas saliektas un šajā brīdī iztaisnojam rokas aiz galvas un reizē kājas, ja? Iztaisnojam uz priekšu. Iztaisno, nopauzē, atgriezies sākuma punktā. Svarīgi ir ieturēt to pauzīti. Iztaisno, nopauzē un atgriezies sākumā. Cenšamies, cik vien tuvu grīdai ir iespējams. Ja? Protams, sākumā varam patestēt, lai no tā, ka izdaram un vienkārši nokrītam. Okay? Labāk, kad varbūt nedaudz augstāk, bet, protams, lai nav tā, ka kāja vienkārši iet griestos, ka tu vienkārši iztaisno kāju celītī, un tas arī viss. Ja? Vairāk cenšamies pielikt pie grīdas, nopauzē, atgriezies sākumā. Kas vēl ir svarīgi, iztaisnojot kājas un rokas, cenšamies kārtīgi pieslēgt vēdera muskultūru un spiest muguras lejas daļu pie zemes. Lai nav šeit te, kad esam iztaisnojuši kājas, ja šeit te nav spraudziņa, nevar roku palikt apakšā. Un atgriežamies sākumā. Un izdaram 15 reizes.
15 reizes izdarīja, dodamies tālāk. Tātad nobeigsim šo pirmo apli vai pirmos 4 vingrinājumus ar krunčis ar kājām paceltām, kas iztīsies šādi. Joprojām paliksim uz muguras, kājas pacelsim šādi, kājās nekas nemainīsies. Pa lielam kustību šajā vingrinājumā būs tikai ķermeņa augšdaļā. Rokas iztaisnojam un atrojam lāpstiņus no zemes, cenšamies aizskārt griestus. Ja? Bišķi pievelkam zodiņu pie krūtīm, lai no tā, kā ar atliektu galvu izpildam šo vingrinājumu. Ja? Šeit ir princips, cenšamies aizsniegt griestus. Atrojam lāpstiņus, nopauzē, nolaidies lejā. Atrojam lāpstiņus, nopauzē, nolaidies lejā. Šeit baigi nav svarīgi, nav jācenšās atraut visa mugura no zemes. Vairāk tikai lāpstiņus. Atrauj, nopauzē, nolaidies lejā. Atrauj, nopauzē, jūti kārtīgi strādā vēdra muskultūra. Nolaidies lejā. Un šo mēs izpildām arī 15 reizes. Grūti, zinu, bet sešpaka prasa upurus. 1, 2, 3, 4. Nu, lūk, pirmie 4 vingrinājumi izpildīti, paņemam 20 sekundžu pauzīti. Okay? Pēc tam dosimies tālāk, būs 4 nedaudz savādāki vingrinājumi, izdarīsim tos 4, atkal paņemsim 20 sekundīšu pauzi un sāksim no jauna. Izdarīsim 2 apļus, 2 reizes pa 4. Tātad 20 sekundīšu pauze paņemta, dodamies tālāk. Nākošais būs kalnos kāpējs, tieši tas pats vingrinājums, ko mēs darījām pirmajā aplī vai pirmajā četrniekā. Tikai šoreiz mēs kalnos kāpējā nevis vilksim ceļgalu pie krūtīm tuvāk, bet uz sāni. Uz vienu sānu, uz otru sānu. Uz vienu, uz otru. Un šādi te izpildam 20 reizes atkal. Izpildīja, dodamies tālāk. Nākošais vingrinājums ir Russian twists. Kas ir svarīgi Russian twist? Vingrinājumā atcerēties, ka šajā vingrinājumā kustība pa lielam ir tikai un vienīgi ķermeņa augšdaļā, kuras redz daudzreiz kļūdu. Varbūt tie cilvēki arī trenē, teiksim, rokas vai plecus, nezinu, bet daudzi cilvēki izpildot Russian twist vingrinājumu kustina rokas. Ķermeņa augšdaļa ļoti minimāli kustās. Vairāk koncentrācija ir vienkārši pārlikt svaru no vienas puses uz otru. Tādā veidā Russian twist vingrinājumu darot vai izpildot īsti vēdera muskultūra netiek, teiksim, fokusēta vai netiek uzlikta slodze uz vēdera muskultūras. Tātad, kā izpildam Russian twist vingrinājumu, apsēžamies, celīši saliekti, atliecamies atpakaļ. Rokas nofiksējās, alkonīši gar sāniem, iedomājamies, ka turam svariņu. Un rotē tikai ķermeņa augšdaļa. No viena sāna, cik vien tā varam, uz otru. Tādā veidā mēs arī uzliekam to slodzītu uz vēdera muskultūru. Cenšoties nobremzēt to rotējošo kustību, šis sāniņš pieslēdzās nobremzē, un otrs sāniņš pieslēdzās valkot apakaļ ķermeni un tajā pusē bremzējam. Sanāk, katrā pusē kā nobremzē, āsa kustība un apakaļ. Izpildam šādi 30 reizes, jā, uz katru pusi pa 15. Arī svarīgi ir atcerēties, kad nedaram puskustības. Ja? Cik vien tālu mums fizioloģija atļauj, tik tālu mēs arī pagriežam ķermeņa augšdaļu. 30 reizes izdarīšu, dodamies tālāk. Tā. Nākošais vingrinājums ir ritentiņš. Apguļamies uz muguras.
Rokas gar sāniņiem varam turēt. Sasprindzināsim vēdera muskultūru atkal, lai nav šīs spraugas starp muguras lejasdaļu un grīdu. Ja? Mēs tādā veidā uzliekam diezgan lielu slodzīti uz muguras lejasdaļu. Ja mēs pieslēdzam presīti, iespiežam muguras lejasdaļu grīdā, tā slodzīte vairāk pāriet uz presītes muskuļiem vai koras muskuļiem, sešpakas saucam kā gribam. Un tas ir tas fokus, kam vajadzētu arī būt šajos vingrinājumos uz tā koru vai vēdera muskultūras. Saliec kājas un šajā brīdī vienu kāju iztaisno, otru saliec. Ritentiņš, ja, minam. Tad mēs izminam kārtīgi līdz galam. Un izdaram šādus 30 ritentiņš, katrai kājai pa 15. Būs 30 izdarīts, dodamies tālāk, būs full stand-up vingrinājums, kurš ir nedaudz no pilatēm. Tātad presīts vingrinājums, ko mēs darām šo te pilno te, pieceļamies, bet darīsim ar pilnīgi taisnām kājām. Tātad apguļamies uz muguras, kājas pilnīgi taisnas, atcamies rokas, varam uzlikt šeit kaut kur vai priekšā, neliekam uz grīdas, jo, ka paliks grūtāk, gribēsies nedaudz palīdzēt. Zinu, esmu pats tā darījis, tāpēc labāk uzliekam rokas kaut kur šeit vai priekšā, bet neliekam uz grīdas, lai nav tā, ka ir atbalsts, lai strādā tikai vēdera muskultūra. Un izdaram šādus 15 full stand-up, kas izstāv šādi. Pievelkam zodiņu pie krūtīm, ceļamies augšā, piecēlāmies, pievelk zodiņu pie krūtīm, uzteic kārtīgi līkumu mugurā un lēnām nolaidies lejā. Piecelies. Iztaisnojies, uztais līkumiņu, pievelc zodiņu pie krūtīm, nolaidies lejā. Tas ir 2. Vēl 13, ja? Nu, lūk, arī otrais četrnieks pabeigts. Atpūšamies 20 sekundītes un sākam visu no jauna, no pirmā vingrinājuma, kas ir kalnos kāpējs parastais un tā tālāk. Tā kā tā, lai jums foršs treniņš, gaida atsauksmes.